My project has been to forage for medicinal plants to create inks. So what I've been walking in the park, the forest, and in just all around town, looking for herbal remedies, so medicinal plants that I understand my ancestors who were from Latvia, that they used for medicine. And so the idea is I made here 7 inks, and these are examples of the inks, and I will bring back 3 or 4 of each ink. So I made several bottles because I would like to continue working with these inks for future projects. One of the, this is an experiment, but one of them is to create what I call remedy vessels. Remedy vessels, the idea is that they hold the memory of healing from my ancestors that was forgotten over time, but also that they will hopefully mend some of the wounds that were left in our family from history. This is the first work with strawberry ink, so it's very gentle and light. I just let them soak in the water, and then I poured it on, and then this is a paper cut. I use a precision pen to cut the paper, and it's inspired by the crochet that's at Cerda. And so this is the journey for me to understand better what the remedies were historically for my ancestors. And then these are examples of each of the colors individually. So there's Liepa with hawk's beard, so Liepa blossom. Trifolia medium, this is the clover. Then I have raspberry, so I finally found raspberries last week. Thank goodness. Yes, they came out, and I made a lot of raspberry. And then this is staghorn sumac. So staghorn sumac snuck in there. Sumac, those are the trees with the big red cones. It's not from here, and it was not used by my ancestors for medicine, but it is used for medicine where I am from, in Montreal, in Quebec, by the indigenous populations, the Haudenosaunee and the Abenaki. They have used sumac for vitamin C. It's an antioxidant, and I grew up in that region using sumac. So it's like a bridge for me that I found sumac here. It was such a surprise, and I'm missing the blossoms. I won't have blossoms when I go home. They'll be down. So I quick made some here. And then this is burnt horsetail. Horsetail, I cooked it for quite some time, and then this is Plantago major, which is everywhere. And red clover, this is a mix actually from a field. White clover, south heel, and zigzag clover. So here's some examples. Es strādāju pie tāda objekta, 5 epizodes Aspazijas portretējumā. Tātad Aspazija mūsu izcilā vienreizējā leģendārā dzejniece, sieviete. Un kāpēc es izvēlējos to Bārbiju? Vienkārši man nonāca pie manis arī pagājušajā gadā aizputētās vintāžas Bārbijas, kas visas bija tādas vienādas un skaistas, un man uzreiz bija skaidrs, ka es kaut ko gribu taisīt nopietnu ar viņām, un es kaut kā, domāju, ka tā būs sieviešu tēma. Bārbija tā ir tāda feministiskā lēle, kura es kaut kad diezgan ilgu laiku atpakaļ redzēju Stokholmā.
tad Bārbija vēsturiski izstāde, tur viņi bija gan astronauti, gan ķirurģe, gan medmāsa, un tagad pēdējā Bārbija esot diabēta slimniece, jo Latvijā varbūt bieži vien ir redzama tikai tā kičīgā komerciālā puse, bet tas īsti tā nav. Un tad es varu pastāstīt par tiem tēliem, kas šeit ir redzami. Tātad pirmais tēls ir pirmā epizode Aspazija ģimnāziste. Kaila skrien pa esplanādi. Nu, ir tāds mīts par derībām vai kaut ko tādu. Nu, šī nav disertācija. Es neesmu pētījusi, ātri ieguglējot, to nevaru atrast. Ja? Es šo informāciju ieguvu no Gunāra Priedes lugas Tava labā slava, kur varonas stāsta par to, kā viņas ģimnāzistas bija nolēmušas atkārtot sava ēlka Aspazijas tādu gājienu, bet man liekas, ka tas ļoti spilgti jau iezīmē viņas personību agrā jaunībā, ka viņa bija spējīga uz kaut ko tādu, ekstraordināru, ka viņai nebija bailes, un viņa bija, nezinu, arī avantūristi varbūt, jā, un, man patīk šis tāds stāsts, šis. Es ietekmējos no fotogrāfijām, tiem pārējiem tēliem. Šī tāda ļoti klasiska Aspazija, tas ir 905. gads, jā, tur sarkanās puķes, viņa iznāk un sevi spilgti apliecina uz latviešu literatūras skatuves, un tad nākamais ir portretējums Aspazija kā spīdola, jo man liekas, viņa ir spīdola pēc būtības. Latviešu sievietes pamatā dalās spīdolās un laimdotās. Šeit Aspazija ir ietinusies tādā milzīgā un kādā segā, un man tas tik ārkārtīgi aizkustina, un man liekas šī bilde tik skaista, un, protams, man sajūsmina tās tapetes, kas viņai ir tie ziedi, un jūs, protams, zināt, krājuma sarkanās puķes, ja, bilde ir melnbalta. Es uztaisīju tātad tapetē ir divas versijas, šī ir sarkano puķu versija, un šeit es viņu tēloju vecumā, jo, tur arī tas Aspazijas vecums, man arī liekas, ka tur ir savs tāds, man vismaz tur ir ko domāt, kā ļoti, ļoti skaista sieviete, kā viņa noveco, bet man liekas, viņa tomēr ir palīga dzejniece, un manuprāt, viņa tāpat ir skaista, bet, es tā kā uztaisīju viņu vecumā, bet pēc šīs fotogrāfijas. And work in a place that has this beautiful forest and this nature really nearby. It's a really nice opportunity because I feel here this connection with the nature is more than in my place. And when you walk around, you can see everything is green and with a lot of flowers and vegetation, really exuberant for me. So it's really inspiring. Also, when I came here, I started to know about the amber. I didn't know that much about the amber, and it was really inspiring for me because it has some qualities. It's something I like to work as an idea when I'm exploring the materials. Mostly I work with ceramics, but also I like to draw or paint. It's kind of a mix for me. So when I arrive here, I have the amber like a starting point to develop a research. So what I like about the amber is this these organic forms. It's not something really clear, and there are several shapes, and also some there with some elements inside,
and you can see across because it's translucent. So with this idea, I start to work with some material. It's porcelain. One of the qualities it has this clay. It's you can, if it's really thin, you can the light can cross. So with different techniques, I was modeling and searching for some shapes and some textures for enriching these forms. And for combining as well, I was start to thinking about the amber. It came from the trees, so I start to develop shapes more in a sculptoric way, thinking on the trees, and start to develop different forms. Always like so I'm always like having a concept, like a concrete concept that I'm always like developing, and we'll see what it will be like. And from other part, when I'm working with ceramics, because it's a slow process, so it needs to have time between some steps. I need to do something more quick and more fresh. And that's it. When it starts to be the drawings, and there are like kind of compositions, and there are always really colorful. Es spēlēšu tādu nelielu īsu skaņu performanci, 15-20 minūtēm. Es izmantošu stīgu instrumentus, ģitāru, kas man bija līdzi, un cītaru, ko es atradu šeit. Šeit es esmu ierakstījusi skaņas gan šeit uz vietas, gan arī no saviem arhīviem, un lielākoties strādāju ar kasetēm, un skaņas ir ierakstītas kasetē. Vēl es izmantoju tautsdziesmu ierakstus no zinātniskās 11. zinātniskā ekspedīcija uz Aizputi un Kuldīgu 1957. gadā, kad šeit tika ierakstītas teicēju teiktās dziedātās tautsdziesmas, un šie ieraksti ir pieejami Latvijas folkloras krātuvē, un tad no tiem es smēlos iedvesmu un izmantoju, un tad es arī daudz programmēju programmā dažādus skaņu efektus, skaņu apstrādes, iespējas, un jā, tas viss kopā nācis tādā kā, es to sauktu par skaņu celiņu tādai kā iedomu filmai par Aizputi. Jā. Man bija kontaktmikrofons uz rīkles, lai noņemtu skaņu tieši no ārpuses un ar dažādiem efektiem, kas izklausās tad šādi.
Jā, tātad man patīk tas efekts, ka balss nevar tik ļoti izprast līdzskaņus, saprast līdzskaņus, un tas ir vairāk tāds miglains un atmosfērisks skanējums, kurš var iebūt. To es taisīju no tejas sēnes, tās augšņas, kur ir celuloze materiālā, tā laikam, tie materiāli. Un, kad to izšāvē un apstrādā, un te arī ir nokrāšots šajā gadījumā, tad sanāk tāds tā kā ādai līdzīgs materiāls, tā kā dabīgā āda no tejas sēnes. Citrai tas pats mikrofons bija, jā, tie paši efekti. Tā, tas tad ir viena puse. Tad kasetēs bija lietus ierakstīts no tepat Teresē sēžot, bet arī nevis tiešais ieraksts, bet pēc tam digitāli salika dažādas vairākus celiņus kopā un dažādas efekti īsti nebija. Principā tas ieraksts ir filtrēts un mainās vienkārši tā frekvence, kurā ieraksts filtrējās pēc tā, ko es spēlēju šeit ar ģitāru. Šos es varu arī ierakstīt. Laikam tas arī viss. Un tad beigās bija dzirdams oriģinālais ieraksts. Izmazāju zāja zāle trāciņa.